Protams, tie nodokļu pieaugums, kāds viņš bija krīzes sākumā, es uzskatu, ka tā arī kļūda. Tā nedara. Tas nav pareizi. Ne no teorijas, ne no prakses viedokļa. Un tāpēc, pēc manām domām, ne tādus nodokļus, ne kā PVN, ne kā iedzīvotāja ienākumu nodoklis, ne kā sociālais nodoklis nevar aiztikt. Kas attiecas uz nekustamā īpašuma nodokli. Tāpēc manām domām, pieņemsim tāda māja, kādā es dzīvoju, un ar tik mazu nodokli aplikt, tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Tātad lieliem bagātīgiem īpašumiem, kuriem ir augsta kadastrālā vērtība, viņiem jābūt apliktiem ar nodokli. Es domāju, ka 1,5% tas nebūs par daudz. Ja nevar nofinansēt nodokli, gadā tas būs vairāk tūkstoši latu, protams, ja? Tad vajag mainīt māju, šito pārdot un iet uz lētāku. Bet savukārt palielināt nekustamā īpašuma nodokli gan uz zemi, gan uz mājokli, tur 3 cilvēku ģimeni Hruščovkā, kas dzīvo tepat vai Ķengaragā vai kur, tas nav pareizi. Ekonomiski jūs no tā neiegūstat. Pēc tās statistikas, ko mēs analizējam pašvaldībā, tās ir nodokļu administrācijas izmaksas, iekasējuši izmaksas lielākas nekā pats nodoklis. Tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Ja? Tā kā es uzskatu, ka tai maksāt spējīgai daļai, kas ir dārgie nekustamie īpašumi, tiem nodoklis jāpaceļ. Sākot ar Lembergu. Bet cik daudz